Labdien! Šī video virtuve un mani sauc Žana. Šodien pagatavošu recepti gavēņa galdam – pupiņu un kartupeļu sacepumu. Vajadzēs vārīt pupiņu, vārīt kartupeļu, rīvmaize, sīpols, augu eļļa, sāls un pipari. Sīpoli izsmalcim un cep eļļā. Sīpoli jācep uz nelielu uguns, lai viņi nedeg, bet smuki sacepās. Sīpoliem pievienoju sāli, piparus. Vārīts kartupeļus un pupiņas samargāju mašīnā. Tāpat arī var izmantot pupiņas savā sulā. Vēlreiz bišķiņ paberu sāli un nedaudz piparus. Visu kārtīgi sadalu uz daļām. Man būs 2 porcijas. Cepam trauku ieļu. Lieku cepamo papīru. Nedaudz paberu ar rīvmaizi. Tad vienā kārtā sagatavo masu. Formiņi var būt dažādi. Gan metāla, gan silikona. Tad kārtoju sīpols. Un atkal virsēju kārtu ar atlikušo masu kārtojumu. Nedaudz paberu ar rīvmaizi. Un leju arī eļļu. Sacepumu cepču krāsnī, kur uzkārt 175 grādiem. Kāds 25 minūtes. Pagāja 20 minūtes, gatavs. Smaržo burvīgi. Un izskatās arī smuki. Pagaidīšu kāds pāris minūtes, lai padziest formiņas. Lūk, cik smuki. Šāds sacepums pietiekoši suli, nav sāli pasniegt ar dārziņiem. Nogaršošu. На 2 запеканки у меня ушло 250 грамм отварного картофеля, стакан отварного фасоля, 1 луковица, масло для жарки и сухари. Снимаю пробу. Liekas tik parasti produkti, kartupeļi un pupiņi, bet sacepums ir brīnišķīgs. Veiksmi gatavošanā, lai jums labi, uz tikšanos! Balsojiet, komentējiet! Казалось бы,
таких простых продуктов превосходное блюдо. Запеканка из фасоли и картофеля готова. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.